Sveiciens pavasarī. Saulē, siltumā, lieliski atrasties mežā, šajā 14 gadus jaunajā jaunaudzē, kur priedes jau ir garāks par mani. Un šodien noskaidrosim, kāda loma mežam ir klimata pārmaiņu mazināšanā, arī to, kā mežu pielāgot nākotnes klimatam, kad būs spēcīgāks vasaras negaisu vētras, lielāki sausuma viļņi, un tāpēc mēs dosimies uz Valsts Mežzinātnes institūtu Silavu. Kāds ir zinātnieku pienesums tam, lai Latvijas mežsaimniecība klimata pārmaiņu apstākļos būtu gan ražīga, kas mums par labu, gan arī piesaistīt pēc iespējas vairāk oglekļa, kas savukārt klimatam par labu? Tie darbības virzieni ir vairāki, un klimata gudrā mežsaimniecība pēc būtības jau ietver svarīgākos jēdzienus, kas ir saistīti ar mežu un klimatu, proti ne tikai klimata pārmaiņu mazināšanu, bet arī to, lai mēs veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, jeb adaptāciju. Un tāds adaptācijas aspekts varbūt ir nepelnīti aizmirsts, bet daudz svarīgāks mums kā nacionālajai valstī, kurai ir svarīgi, lai mežs augtu, ražotu un būtu spējīgs pildīt visas tās funkcijas, ko mēs no viņa beigās gribam. Tas, ko mēs darām, atlasam kokus, veicam pārbaudes arī tālāk laboratorijas apstākļos, saprotam, kuri no viņiem labāk pacieš stresu, tad atdodam visu to materiālu uz tādu teritoriju, kas saucās sēklu plantācija, tātad teritorijas, kas ir paredzētas sēklu ražošanai. Un esam atpakaļ mežā, lai redzētu, kā dabā izskatās tie meži, kas ātri aug, piesaista vairāk oglekli, tādējādi mazinot klimata pārmaiņas. Un lai uzzinātu, kādēļ svarīgi ir kopt mežu un kā to pareizi darīt, esam atnākuši parunāties ar Kārli. Nekopts mežs mežnieku izpratnē ir tāds mežs, kur koki aug tuvu viens otram blakus, zari ir sakļaujušies un zaļais vainags ir ļoti, ļoti maz. Un, lai mēs runātu par meža atraudzību, mums viennozīmīgi ir jāskatās arī uz gadskārtām, jo katru gadu pieaugošā koksne atspoguļojas gadskārtā. Nu, izskatās, ka šeit kopšana jau ir sākusies. Nē, šeit kopšana nevis sākusies, bet ir jau pabeigta. Bet, lai mēs varētu novērtēt tās efektu, mums viennozīmīgi jāiet ir apstīties kāda audze, kas ir izkopta pirms tam. Nekoptajā gadskārtas uz beigām paliek aizvien mazāks un mazāks. Savukārt, kā reku te mēs redzam, tad koptajā gadskārtas uz beigām paliek lielāks un lielāks, kas nozīmē, ka viņš ir sācis augt daudz ātrāk un piesaistīt vairāk šo te oglekli, ko viņš noglabā sevi. Esmu atpakaļ pilsētā, un arī koks, kad izaudzis, tam laiks doties uz pilsētu. Šī ir Ogres bibliotēka, jauna koka būve. Tā darbojas ne tikai kā grāmatu krātuve, bet pati ēka ir arī oglekļa glabātuve. Un būvniecībā izmantots koks vēl jo vairāk palīdz mazināt klimata pārmaiņas. Un mēs par to vairāk uzzināsim parunājot ar Kristam. Mēs visi zinām koka galdu un krēslu. Koku būvniecībā izmanto, mēs zinām, lauku mājas. Bet ko vēl var uzbūvēt no koka? Bibliotēku Ogrē centrālo, pašu smukāko, foršāko, skaistāko. Principā mūsdienās no koka var uzbūvēt jebko. Mums Latvijā ir viss kaut kas. Mums ir rūpniecības objekti, mums ir mājas, mums ir publiskās ēkas, mums ir baseini. Un visur tas koks spēlē savu funkcionalitāti. Ir iemesls, kāpēc tas tur ir ielikts iekšā. Un ļoti labi kalpo. Būvējot koka mājas, mēs patiešām varam izņemt no dabas ārā oglekli, ielikt šeit un noglabāt uz daudziem gadiem. Pirmais, kas mums ir jāatcerās, ka mums ir mežu zeme. Mēs esam vairāk kā 50% mūsu zemes aizņem mežs. Otrais, mēs esam pierādījuši, ka mēs mākam to mežu apsaimniekot. Jā, mēs viņu nocērtam, mēs stādām vietā, mēs kopjam. Un trešais ir tas, ka mēs tajā materiālā tas ogleklis ir iekšā. Mēs paņemam to materiālu, mēs viņu ieliekam mājā, un mēs pirmkārt turam to oglekli iekšā, un otrkārt mēs dzīvojam smukā vidē. Un tas ir mūsu Latvijas materiāls.